Sveiciens! Šajā video mēs parunāsim par tādu lietu kā kari un par to, kā valstīm sokās tīri no ekonomikas viedokļa, ja viņi piedalās karos. Jo redziet, kopš sākās pilna mēroga iebrukums Ukrainā, mēs bieži vien dzirdam tādas lietas, ka karš sākās tāpēc, lai kādu pusi no tā nopelnītu, vai tāpēc, ka kādam tas ir izdevīgi, un tāpēc, ka karojot kāds paliks no tā spēcīgāks. Bet, šeit vajadzētu viest šādas tādas skaidrības. Jā, mums patīk klausīties sazvērstību teorijas un ticēt tam, kam mēs gribam ticēt, bet šeit ir viens nepārprotams fakts. Civilizācijas vēsturē nav bijis karš, kurš nav bijis ārkārtīgi dārgs un ārkārtīgi nepopulārs tajām pusēm, kuras tajā tiešā veidā iesaistās. Un īstenībā arī tām pusēm, kuras to tiešā veidā atbalsta vienu vai otru pusi. Tad, lai tam nebūtu pārpratumu, jā. Un tām valstīm, kas iesaistās karā, ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpalasa vēsturi, jo kari vienmēr ir bijuši viena no galvenajiem kritērijiem, lai valsts un impērijas sabruktu. Es domāju, ka visuzskatāmākais piemērs tam ir Romas impērija, kurās ilgstoši un dārgi kari bija viena no lietām, kas ļoti, ļoti ievērojami pātrināja impērijas sabrukumu. Labi, šis nav video par vēsturi, bet tas ir vienkārši fakts. Tāpat Romas tiesību un ideoloģijas mantiniece Austrumromas impērija, bija Bizantija, arī varētu šo to pastāstīt par savu kara vēsturi un cik viņiem tas ir maksājis. Un tās visas ir senas vēstures, jūs domājat, kad vienkārši tajā laikā bija savādākas saimniecības un ekonomikas sistēma, un tiešām, cik daudz zirgus jūs varētu izaudzēt, vai cik daudz zelta jūs varētu iegūt, vai dzelzi, tas arī noteikti jūsu veiksmi kara resursos. Bet, patlīsim šos visus piemērus uz priekšu un pastīsimies tepat salīdzinoši mūsdienu un mūsu laika Eiropu un valsts, kas mums atrodas pavisam tuvu, teiksim, Vācijas impērija un Krievijas impērija, kas ir valstis, kas nepārprotami sabruka dēļ tā, ka viņām bija kari, kurus viņi nevarēja nofinansēt. Vācijas impērijā faktiski nezaudēja nevienu kvadrātmetri no savas zemes, un Vācijas impērijā nenotika faktiski nekāda kara darbība, bet viņi tik un tā sabruka, tāpēc, ka karš bija pārāk smags sloks valsts resursiem un cilvēku resursiem. Un Krievija vienkārši izstājās no kara dēļ tā, ka viņi nevarēja to vienkārši nofinansēt. Divas impērijas faktiski kontrolēja savu daļu pasaules un bija flagmaņi visās jomās. Pa Krievijas teritoriju, cik viņi daudz aizņēma tajā laikā, tas visiem ir skaidrs. Diemžēl arī Krievijas vadībai, kas dzīvo kaut kādās naivās 19. gadsimta ideoloģijās un grib to atgūt. Bet, anyways, rēt kurš noliks faktu, ka šīm valstīm nebija resursi, lai kāru vēstu, un tāpēc viņas sabruka. Un tā pašai Krievijas impērija 1905. gadā Japānas karā neveicās ļoti labi, lai gan viņa bija milzīgs resursu pārspēks. Un tam bija diezgan tieši kopsakarība ar tam sekojošo 5. gada revolūciju. Un arī tā pašai ASV 20. gadsimtā neveicās ar karu tīri no tāda ilgtermiņa plānošanas viedokļa. Un te vajadzētu nodalīt vienu lietu, ka ASV vienmēr bijis efektīvi, lai uzsākt militārās operācijas. Tur viņi ir visus uzvarējuši, bet ilgtermiņa saimnieciskās sekas uz ASV ekonomiku pēc kariem nekad nav bijušas veiksmīgas. Un jebkurš Amerikas aizstāvs, jebkurš Amerikas politikas pētnieks pateiks, ka gan Vietnamas karš, gan Afganistānas karš, gan Irākas otrais karš nebija politiski un saimnieciski veiksmīgi piemēri, un tā bija kļūda, ko ASV darījusi. Patīk jums tas vai ne, bet tā bija lieta, no kā viņiem ir jāmācās, un es domāju, ka viņi pēc tam arī nav veikuši ilgtermiņa militāros kaut kādas prezences, vai kā saka, mēģinājuši nostabilizēties konkrētā reģionā ar saviem karavīriem, tāpēc, ka tas ir dārgi un neizdevīgi. Kaut gan tie kari nemaksāja neko par tā ASV ekonomiku, tīri nomināli, bet tik un tā viņi bija dārgi un viņi bija nepopulāri. Un ko es te ar to gribu pateikt? Krievijai un Ukrainai faktiski karš ir maksājis visvairāk. Pa Ukraiņu viss skaidrs, Ukraiņa ir daudz mazāk valsts, un te nav noslēpums, ka Ukraiņa būtībā ir atkarīga no rietumu finansiālās, ekonomiskās un militārās palīdzības, un neko jaunas te nebūšu pateicis, kā tikai to, ka, rietumu vienotība var izglābt Ukrainu un rietumu nespēju viņu var pazudināt. Bet tas arī pilnā mērā attiecās uz Krieviju, jo pat šobrīd Krievija tērē 1/3 no savu budžetu uz to, lai nofinansētu savu karu. 1/3 no savu budžetu. Tā ir oficiāla Krievijas informācija. Ja nebaldos, Krievijas aizsardzības ministrs teica, ka Krievija tērē 15,000 tonu resursu katru dienu,
lai vestu šo karu. Un viņi propagandisti var stāstīt, ko grib, bet šie cipari nav savienojami ar ilgtermiņa operācijām, un šāda resursu patēriņa nav izdevīgi ne Krievijas ekonomikai, ne faktiski visam reģionam, tāpēc viņi ilgstoši tā nevarēs darīt, un viņi kaut kādā brīdī sapratīs to, ka visi resursi ir iztērēti, vai tie ir cilvēku resursi, kur vienkārši daļa ir aizbēguši, daļa ir krituši karā, un atlikušai daļai nav kam strādāt, līdz ar to viņiem vajadzēs vest imigrantus no Centrālāzijas, un mēs pirms pāris nedēļām redzam, ar ko tas parasti beidzās. Un arī ekonomiskie resursi būs izsīkuši, jo būtībā visi rūpnīcas kontrakti faktiski ir tikai no valdības pasūtījumiem, un valdība faktiski dara to, ko sauc par war inflation, jeb respektīvi uzsit cenas un ekonomisko aktivitāti, mākslīgi turēt ļoti augstu pieprasījumu pēc militāriem resursiem. Un, vēsture pierāda to, ka to var darīt noteikti limitētu laiku. Vai tie ir 3 mēneši, vai tie ir 3 gadi. Neviens cits jums to nepateiks, bet, šis nav kaut kas tāds, ko Krievi var darīt 10 gadu ilgi. Tad loks ir varbūt pāris gadi, un tad būtībā valsts ekonomika no tā sabruks. Vienā vai otrā formā. Vai tā ir inflācija, vai tas būs preču deficīts, vai tas būs kaut kāds cits saks. To rādīs laiks. Man nepatīk veikt tādu veidu prognozes, jo viņas nekad nestrādā, un tāpēc es to neteikšu, jā. Bet, ko es ar to gribu pateikt, ka tērēt 1/3 budžetu tikai karam, tērēt 15,000 tonu dienā tikai karam, nav sinonīms vārdam ekonomiskā izaugsme vai ekonomiskās pozīcijas nostiprināšanās reģionā. Bet te arī ir viena cita lieta. Ja kāds domā, ka karš ir izdevīgs Eiropai, īstenībā viņš arī nav izdevīgs Eiropai, jo Eiropa bija nopelnījusi uz kara rēķina daudz mazāk nekā viņa zaudējusi no tā, kad nebija karš. Jo kas būtībā no kara tagad iegūst? Tās ir ieroču kompānijas, kas tagad būtībā sāk atdzīvoties no dīkstāvus. Bet Eiropa ir zaudējusi enerģētikas sektoru, milzīgos eksporta tirgus uz Krieviju, kas ir sākot ar BMW un beidzot ar Adidas. Un faktiski visu turismu un kaut kādu, teiksim tā, finanšu attiecības, kādas bija. Tāpēc tā bilance, kas ir Eiropai zaudētas izgriežot Krieviju, par to, kas ir iegūts no ieroču industrijas, ir smieklīgi. Bet uz to zaudējumu rēķinu. Tur vienkārši nav ko salīdzināt. Un ja jūs saliekat tos vienus faktus pret otriem, es nezinu, cik neaptāstam jābūt ir, lai padomāt to, ka 4 ieroču kompānijām ir lielāks ekonomisks ieguvums nekā visai autoindustrijai, visam finanšu sektoram, turismam, visam pārējiem. Bet tas ir karš, jācīnās līdz galam un jāatbalsta savējie, kamēr tas to prasa, jo savādāk ir vēl sliktāka pozīcija nekā nedarīt neko. Un īstenībā, arī amerikāņi no kara neko neiegūst, jo Amerikas ekonomika ir pārāk liela priekš vienas Ukrainas un daļas Eiropas. Viņi varētu viņu atbalstīt, kā viņi gribētu, viņiem tas neko neizteiktu. Amerikā ir pārāk liela ekonomika un pārāk liela industrija. Pat ja viņi dotu visu, ko viņi var dot, ko viņi gribētu Ukrainai. Tā ir tas paradoks, kāpēc viņi to nedara, tāpēc, ka viņiem ir politiskais karš par prezidentu vēlēšanām, bet tas atkal ir cits stāsts. Bet ko es gribu pateikt? Krievija ir lielākā zaudētāja ekonomiski no kara Ukrainā, jo viņi tur iesaistās. Un vēsturiski visas valsts, kas ir vedušas garus un smagus karus, no tā ir zaudējušas, bez izņēmumiem. Sākam ar Romu, beidzam ar 20. gadsimta Ameriku. Otrkārt, valsts, kas tiešā veidā atbalsta vienu vai otru pusi, tērē daudz resursus, un Eiropa tērē vairāk resursu kara atbalstīšanā nekā viņi ieguva pirms kara, kad viņiem nebija karš kad Ukraina nebija karš ar Krieviju. Tā kā teikt, ka Eiropas kompānijas no tā iegūst, īsti nevarētu, jo lielākoties kompānijas ir vairāk zaudējušas nekā iegūšas. Un amerikāņiem tas īsti neizsaka neko, jo viņu ekonomika ir pārāk liela priekš vienas Ukrainas konflikta. Bet jautājums, kas tad no tā iegūst? Es teikšu, ka lielākie ieguvēji no kara Ukrainā ir neitrālās valsts, kas ir izdevīgā ģeogrāfiskā pozīcijā. Un pirmkārt, tā ir Turcija. Turcija iegūst no Krievijas turistiem, Turcija iegūst no tā, ka viņi var nodrošināt ekonomiski abas divas puses ar resursiem un strādāt kā vidutājs. Tāpat līdzīgas lietas dara to austrumu valsts ar Dubai priekšgalā, kur jūs redzat gan Ukraiņu, gan Krievu migrantus, gan jūs redzat to, ka daudz tur atvēr banka kontus, daudz tur iegulda un viņi laimīgi spēlē vidutāju lomu. Līdzīgas lietas dara tādas valsts arī kā Indija, kas var pirkt ieročus gan no Francijas, gan no Krievijas, gan arī iepirkt resursus, lētu naftu no Krievijas. Pagaidām, kamēr tam vēl nav sankcijas. Bet jā, tāpēc, ja jūs domājat par uzvarētājiem un zaudētājiem, atcerieties, ka zaudētāji vienmēr, kas karā iesaistās. Šeit gan es neaģitēju to, ka karam tūlīt jābeidzās, jo tas ir neiespējami. Karš beigsies tad, kad karavīri karš beigsies tikai tad, kad
karavīri negribēs karot. Un vienīgie, kas to noteiks, ir paši karavīri kaujas laukā. Nevis jūs vai es vai kaut kādi politiķi. Kara iznākumu noteiks kaujas lauks. Ar to jāatcerās. Un tikmēr līdz tam ir katram jāatbalsta tā puse, ko viņš uzskata par pareizi. Kas mūsu gadījumā var, protams, būt tikai Ukraina. Tāda ir tā vēsture. Bet, šodien stāsts nav par to. Šodien stāsts bija par valstu ekonomikām un vispārējiem secinājumiem no tā, kas vēsturiski ir iegūs un zaudējis no kara. Tā kā līdz nākošajam video.